sauc Zane. Esmu profesionāla peldētāja. Kā tas viss sākās? Skola, 1. klase, tur bija jāprot peldēt, jāmācās peldēties. Lai vismaz ir zināmas prasmes, ja nu kaut kas dzīvē gadās. Pirmo reizi 2019. gadā Brazīlijā pasaules čempionāts nedzirdīgiem peldēšanā un ieguvu uzreiz ielēcu pirmajā vietā un ieguvu zelta medaļu. Fiziski, ja esmu pārgurusi, tad arī mans mentālais nogurst un ir grūti saņemties. Jābūt otrādi, man ir jāsaprot, ka man vajag to fizisko, tad arī mentālam ir vieglāk saslēgties. Un tas ir ļoti būtiski, jo emocijas arī ir. Teiksim, laikapstākļi arī man ietekmē. Man negribās, man galva sāp, negribu peldēt. Tad es arī, protams, vēršos pie treneris un runāju, un tad mēs diskutējam par to, ka kaut ko mazāku, vieglāku apjoma ziņā. Jā, dažreiz ir tā, ka man ir kaifs no lielās slodzes. Es spēju, dod vēl man, kā saka. Tāds arī reizes ir bijušas. Arī trenere dzirdīga man ir lūgusi un arī nedzirdīgo skola ir vērsusies pie manis, tā kā, ka tu varētu būt trenere, jo tev ir tāda pieredze. Viņa saka, es zinu, bet nav vēl tās sajūtas. Es neesmu vēl šobrīd gatava. Zinu, ka mani lūdz, mani aicina. Jā, man arī būtu tad jādodās studēt. Man nav tā diploma, bet pagaidām līdz galam nav šis lēmums pie manis atnācis. Man ir ģimene. Mēs mīlam doties ceļojumos, jo tas man dod enerģiju jaunu, lai mana kapacitāte arvien pieaug, lai es spēju koncentrēties arī uz kvalitatīvu peldēšanu. Vīrs mani atbalsta. Man ir superīga ģimene, mēs dodamies tiešām mazos vai lielākos ceļojumos. Man ir draugi, kuri mani atbalsta, un es esmu tiešām priecīgs, laimīgs cilvēks. Trenere ir forša un attiecības mums ir lieliskas. Viņa par mani rūpējās, un man ir sajūta, ko viņa man rada miera osta. Tad es arī saprotu, kas man ir jādara, es viņai uzticos, un manī rodās motivācija. Viņa ir man kā otrā mamma. Daudz ko palīdz, sniedz padomu, atbalsta. Man viņa ļoti patīk, līdz ar to visi brīži viņa kopā ir īpaši. Satiecībās ar dzirdīgajiem Vācijā, piemēram, Berlīnē, daudzi teica, ka nevar izmantot to saucamo gaismas efektu tieši nedzirdīgiem peldētājiem, jo viņi redz, nevis dzird to paukšķi, ja teiksim tā. Un tie cilvēki saka, nē, nevar būt, nav iespēju. Viņa saka, nē, lūdzu, mēģinām pie organizatoriem vērsties un noskaidrot. Pati uzrakstīja angļu valodā, savā telefonā, devos droši, sazīmēja, ka tas varētu būt tas cilvēks, kas atbild par tehnisko, iekārtām, ja? Telefonu parādīju. Viņš, jā, ir iespēja. Nedvajag klusēt, esam droši, drosmīgi un dodamies pēc saviem mērķiem.